24. nodaļa, mans grāmatas vidas reklāmas, un tāpēc arī fonā mēs redzam mūsu mašīnu, kas ir uzņēmumu ar visiem uzrakstiem mācies valodas, kaut gan viņi īsti nav vidas reklāma, bet joprojām ir. Lai ieliktu sludinājumu vietējā avīzē, pietiks ar 11 eiro. Bet parasto vidas reklāmu, piemēram, autobus pieturas reklāmas stendi, aģentūra minimālais pasūtījuma apjoms ir vairāk nekā 1000 eiro. Tas reti, kuram mazam uzņēmējiem ir par kabatē. Risinājums ir digitālās vidas reklāmas, digitālie displeji, kur tur minimālais ieguldījums varētu būt pāris 100 eiro, bet tad arī jārēķinās, kad tas ētera laiks būs jādala ar 6-7 citiem tās nedēļas sludinājumiem, ja ne pat vairāk. Kad mēs savulaik digitālās reklāmas displejā pie Rīgas dzelzceļa stacijas reklamējām Denīs Džonsons konferences, mūsu bijušā sadarbības partneris, tad tiešo purkumu no šīs reklāmas bija samērā maz. Tā, ka mums cilvēku jūs redzēja reklāmā, ja mēs prasījām, kā uzzinājāt un tā, tad tas bija maz. Bet savukārt 19. gadā, kad mūsu ģimenes bildi turpatās parādīja Liepājas pilsētas vēstnešu programmas kontekstā, tad diezgan daudz paziņas un draugi mums rakstīja, ka es redzēju jūs Liepājas vēstnešu reklāmā. Tas rezumē no tā ir, ka piesaistīt klients no nulles jaunas, respektīvi, kur par tevi neko nezina, ar šādu reklāmu palīdzību ir sarežģīti. Jo tam ir nepieciešams vairāk tekstu par tevi un tavu produktu plusiem, mīnusiem, bet zīmola atpazīstamības noturēšanai vai izveidēji, tas ir, var pagūglēt brand awareness. Tas būs ļoti efektīvi. Jo tevi jau pazīst un reklāma būs tikai kārtējais fēnējs atgādinājums par tavu klientu patīkamo pieredzi vai par tevi vispār kā par zīmolu. Tad ir vēl citi efektīvi risinājumi. Izvalkamais reklāmas statīvs. To starp citu mēs esam ļoti bieži izmantojuši. Izmaksā kaut kāds 100 eiro tikai, bet viss ir skaisti. Tu viņu var nolikt fonā, mums ir mācies valodas fonā, viņš tev stāv, reklāmas stājas, viņš tev tur kaut kur, mums ir lieliem burtiem 3 vārdi, jo ne mēs mācām runāt, tas mūsu sauklis, ja, un uzreiz tas arī klientiem parāda to, ar valodas skolu, neinteresē valodas skolu, viņi iet tālāk, tiem, kam interesē visu laiku, viņš klausās gan tekstu, gan citu lietu par to, bet viņam fonā vēl skan, stāv tas statīvs, ir labi, tas patiesībā daudz kalpo. Kā glamūrīgi, bet kāds 50 metrus pirms tavas kafejnīcas, šāds statīvi, viņš ar uzrakstu kafiju un kaneļu maizītes, un cilvēku bulciņas maržu pievilks klients kā magnēts. Tad vēl ir tāds angliski, es viešu Amerikā pasaulē, viņi sauc par bandit signs, respektīvi, visādi tādi, filmās noteikti es redzējis jau uz tādiem, tāds iebakstīts zemē, un tur kaut kas sarakstīts tādu, nezinu, 40 uz 50 centimetri tāda balta un visdažādās krāsās krustojumos visbiežāk. Un, protams, vizuāli izstās briesmīgi, bet bieži vien noietots viņas ir bez atļaujas, bet mans draugs, Džekijs Okoviņš, kurš ir viesojies arī prāta rītrosmē, vairāk nekā 10 gadus šādi piesaistīja klientus ceļojumu biznesam. Respektīvi, tur varēja nopirkt līdzīgi kā timesharings, bet citādāks veids varēja nopirkt tur dalību tajā visā, un man liekas, ka minimālais buy-ins bija 10 000. Tad ticket size bija briesmīgi liels, bet viņam bija klienti, kas bija redzējuši to zīmi ceļu krustojumā par tādu un tādu iespēju. Nezinu, ko viņi tur rakstīja, travel for less or bla, bla, bla. Bet katrā gadījumā cilvēki ņēma un zvanīja, un beigās kaut kāds bariņš arī piesaistījās un iegādājās to viņu pakalpojumu. Kas ir plus šitādām zīmēm ātras reaģēšanas laiks. Tev jau pēc pusstundas kāds noteikti pazinīs un nolamās par to, kur tu sabāzes šitās zīmes manā krustojumā. Bet arī būs arī normāli. Vēl viens, pirms ja tev liela loga, kas vērst uz diezgan satiksmēji dzīvu vietu. Nevajag tur likt smuks aizkars, vajag likt digitālo displeju. Tam būs vajag labā lieta. Tur nevajag neko lielu, piemēram, tikai neonu kaut kādu šo te kaut vai burtiņus vai kas, un pāris simti, un cilvēki, kas brauc garām, atcerēsies gan tavu saukli, gan tavu domu, un sevišķi to māku viegli pamanīt un izlasīt, tā kā līdzīgi kā mēs mācām runāt. Vai viena no manām tādām labām viņas reklāmām, kas man patīk, mums te Liepājā ir, jo gadiem stāv vienā vietā, parunāsim par jumtu. Un tur skaidrs, par ko ir runa. Un apakšā tur bija firmas nosaukums, un tu zini, tik līdz tev ir doma kaut ko par jumtu mājiņu vai jumtu segumiem, tu interesē, tad arī uzreiz ir. Tu esi palicis atmiņā.
Ļoti svarīgi, lai tas laukums, reklāmas laukums, savs kaut kas viņš netiktu piesārņots ar kaut kādiem visādiem tādiem stulbiem vārdiem, kā, piemēram, e-pasts. Jābūt tikai e-pastam. Tad Andris punkts, Lanka, vai mācības, mācies valodas, vai studija, prātrītrosme.lv. Nevis e-pasts, studija, vai sijā, the soul training, sijā prātrītrosme. Nē, vienkārši prātrītrosme. Who cares? Sijā, mijā vai BO? No. Kāda tam ir starpība? Tad bezjēdzīgās lietas nav jāliek iekšā. Jāliek lietas, kam ir nozīme. Nekādas liekvārdības, viss laukums izmantots, lai maksimāli izceltu piedāvāto risinājumu. Un kā līdz tam tikt, atceros kādreiz pie Spīces, tagad nav vairāk, bet kādreiz pie Spīces bija tur vienā sānā. Uz Ulmaņgatu tā, jā. Bija vienkārši viens liels uzraksts Malka un telefona numurs. Ģeniāli. Ir ceļš priekš Rīgas, uroties. Un kā Ulmaņgatu, vai ne, tad satiksmi noslogota līnija, fantastiski, Malka numurs. Un tas vidas reklāmas, un ja viņas pareizi māk izveidot, viņas tiešām ļoti, ļoti nodara. Nākamā nodaļa. Nozares konkurenti, jeb kaimiņi no blakus mājas. Laba lieta. Tiekamies nākamajā nodaļā.